Sveiki! Mēs esam Cēlā otrās pamatskolas skolnieces Paula, Žīzela, Elēna. Un es esmu Teodors no Cēlā draudzīgā aicinājuma valsts ģimnāzijas. Šodien mēs intervēsim Cēlā otrās pamatskolas psiholoģiju Kristīni Ņesonovu par mobbingu un pārdarītājiem. pirmais jautājums ir, kāpēc cilvēki dara pāri citiem? Jā, iemesli ir dažādi, un katram tie atšķirs. Un atšķirs arī tas, vai pārdarītājs ir bērns, pusaudzis vai pieaugušais. Un noteikti iemesli ir daudz. Vieni no varētu būt tas iekšējais diskomforts, kas cilvēkā rodas, kad ir negatīvas izjūtas, viņš ir kādreiz noraidīts, nepieņemts vai aizskarts, un cilvēks nav iemācījies vai apguvis prasmi komunicēt cieņpilni, un bieži vien arī bērniem skolā pietrūkst tās tolerances vienam pret otru, bet tāpēc mēs arī esam skolā, lai mācītos to kopā. Grūti kontrolēt un regulēt savas emocijas ir grūti, un to arī var apgūt skolā un arī ģimenē. Ļoti svarīgi ir runāt un stāstīt, kas īsti ir mobbings, bullings, pāridarījums, vardarbība. Un viss tas ir viens un tas pats par pāridarījumu otram cilvēkam. Vai arī tas ir grupā varētu būt arī. Šie veidi ir dažādi. Bieži vien pamanām, ka šiem pārdarītājiem šķiet, ka nekas nav noticis. Kā pašam atpazīt, kad esi kļuvis par pārdarītāju? Noteikti runāt par to un definēt, jo iespējams pats pārdarītājs nemaz nezina, ka dara otram pāri. Jo šie pārdarījumi ir dažādi. Un bieži vien bulings rodas vidē, jo vide baro šo bulingu, respektīvi, ka vide ir pieņemoša un neko par šo arī nerunā, nesaka, pārdarītājiem ir atļauts tas darīt, un visi akceptē šo un pieņemoši reaģē uz šādām situācijām. Ja mēs varam arī teikt tādu senu teicienu, nedari otram to, ko nevēlies, lai dara arī tev. Jūs teiktu, ka šī tipa mobbings un bulings, kā jūs saucat, ir lielākā tiesa no visa kopējā mobbinga? Veids, kā vispopulārākais veids, kā Es teiktu, ka tas populārākais un izplatītākais ir emocionālais mobbings. Tas ir visizplatītākais. Un bieži vien cilvēki arī tā kā emocionāli aizskarot cilvēku, pat neapzinās to, ka viņš ir aizskārs kādu. Jo mēs esam dažādi. Kāds saprot melnu humoru, kāds nesaprot, kādam patīk, kad aizskar viņa izskatu, kādam ļoti nepatīk. Un tas ir ļoti svarīgi saprast. Citreiz man ir bail iesaistīties situācijā, kurā es redzu, ka kāds dara pāri. Kā man rīkoties? Un parasti ir tā, ka pārdarītājs izvēlēsies vājāku, ievainojamāku un mazāk par sevi pārliecinātu upuri, jo viņam būs vieglāk ar viņu manipulēt, par viņu ņirgāties. Un iespējams arī kādreiz ir tā, ka vide tā kā nostiprina šo uzvedību, jo vide ir pasīva, viņa neko nedara. Un tas varētu būt arī tas, kas ir pēdējos pētījumos rādīts, ka bieži vien daudz ir pasīvi novērotāji. Vienkārši novēro, kad otram dara pāri un nekādā veidā neiesaistās. Un tad ir arī tādi kā tie, kas aizstāv šo pārdarītāju, atbalstītāju. Un, protams, kad upuris ir viens pats, viņš jūtas bezspēcīgs. Bieži vien viņš nezina, kā rīkoties. Un viņš arī klusē, jo īstenībā mobbings vai bullings mīl klusumu. Un šim varmākam ir izdevies, lai viņš darītu pāri un turpinātu, lai šis upuris neko nerunātu par to. Un nestāstīt nevienam. Un būtu ļoti, ļoti svarīgi bieži runāt, stāstīt par to, kas nav ok, kas ir ok, vai runāt par to skolotājiem, vecākiem, stāstīt, kā varbūt arī vecāki var stāstīt savas pieredzes, kā viņi ir sapratuši, ka viņiem dara pāri un kā viņi ir rīkojušies un kas ir palīdzējis viņiem saprast
un pie kā vērsties. Jo bieži ir arī tā, ka bērni saka, jā, bet tas notika skolā, un man ir viena alga par to. Tas jau nekas, tas ir tikai joks. Jā, bet citreiz tas joks var pārvērsties ļoti lielā vardarbībā. Un klusējot, nekas arī netiek risināts. Varmākam ir iemesls vēl turpināt, un nebeidzams mobbings turpinās. Vai ir vairāk veidi mobbingam un kādi? Jā, ir vairāki veidi mobbingam. Tie izplatītākie būtu šis emocionālais mobbings, tātad apsaukāšanās, ņirgāšanās. Tad ir fiziskais mobbings, tātad sišana, kniepšana, matu plēšana. Fiziskais ir vairāk tad, kad paliek kādas pēdas noskrāpējumi, zilumi. Jā, kas tagad izplatītākais būtu mūsdienās ir kibermobbings, kas arī ir ļoti izplatīts. Un tad ir arī sociālais. Tas ir vairāk tāda kā izstumšana no grupas vai no klases vai nerunāšana, nereaģēšana. Bet kibermobbings ir viens no veidiem, ko mēs pamanām pēdējā laikā. Ir šī pazemojošā ziņu sūtīšana, stiku taisīšana, izsmiešana sociālos tīklos, dažādu grupu veidošana, kas arī ir ļoti spēcīgs mobbings, un par to būtu jārunā, par to būtu jāziņo, vai tie ir vecāki, pieaugušie, skolotāji, klases audzinātājs vai atbalsta personāls skolā, būtu jāvēršās pie kāda pieaugušā. Kādi ir ieteikumi tiem, kuri kļūst par pārdarītāju upuriem? Kā sevi aizstāvēt? Ļoti, ļoti svarīgi ir izstrādāt sistēmu, lai saprastu un tā kā runātu par to, kas ir pārdarījums. Un tā kā mūsu skolā, piemēram, ir šī rīcība un seku sistēma. Mūsu skolā arī ir izstrādātas dažādas preventīvas programmas, ar kurām mēs strādājam, lai tā kā atpazītu, ka tu esi upuris, ka tev dara pāri, un kā var aizstāvēt sevi, noteikti runāt, noteikti pateikt, stop, man šis nepatīk, jo kādreiz arī pāri darītājs apmulst, ja upuris sāk pret viņu teikt, hei, bet man šitais nepatīk, stop, man šādi nevajadzētu rīkoties, vai arī tas, kad izstāsta skolotājiem, jo bieži vien es arī dzirdu no bērniem, jā, bet tu esi sūdzam bībele. Nē, mēs mēģinām risināt, mēs mācamies risināt situācijas, un viņas ir ļoti dažādas. Jā, man arī skolā vecajā, kurā es gāju cēlus jaunajā, bija tāda sajūta, ka mobbings īsti pat nepastāv, bet man tā šķiet, tas bija lielākoties, jo viss noteikti notika mobbings. Tas notiek visās vidēs, bet es domāju, tas bija vairāk noslēpts un ne speciāli tēmēts uz nevienu citu cilvēku. Kamēr šajā skolā es varu draudzīgā aicinājumā Cēlus valsts ģimnāzijā, es varu pateikt to, ka patiešām var vairāk redzēt, ka tas mobbings ir vairāk centrēts uz cilvēkiem. Nav daudz redzēts, bet cik ir redzēts, tā izpausme ir daudz skarbāka, es teiktu. Bet kā jums ir 2. pamatskolā? Vai jūs, meitenes, 2. pamatskolā izjūtat mobbingu? Nē. Mēs īsti tik ļoti neizjūtam mobbingu, bet mēs redzam to, ka ir vairāk mūsu skolā, kad dažus apsaukā dēļ viņu izskata vai ādas krāsa no citas valsts. Vai arī, ja tu pieņemsim, Ģērbies? jā, apmēram kā tu ģērbies. Es zinu to, ka mūsu klasē mums atnāca šogad jauna meitene, un viss viņu apsaukā tikai te, jo viņas mati ir vairāk tādā rudā un tā kā sarkanā krāsā. Ka jūs teiktu, ka jums vairāk ir uz izskatu un uzvedību vērsti? Vai? Es piekrīstu par izskatu, bet es neteiktu to, ka mums ir par uzvedību tik ļoti daudz. Kā jums būtu jārīkojas šajā situācijā? Jo jūs redzat, ka dara pāri otram bērnam,
Mēs, protams, pasakām kādam pieaugušajam vai atbildīgajam par šādām lietām, jo mūsu skolā ir, laikam, es neesmu droši, ka es pateikšu pareizi, bet, laikam, saucās MOT vai kaut kas tam līdzīgs bija mūsu tieši jaunā audzinātāja, kur mums tikai šogad kļuva ir viena no pārstāvjiem, pie kuriem var iet ar šādām Problēmām? Jā. Jā, tas izklausās ļoti interesanti, tāpēc, jo manā skolā vispār nav man tā šķiet nekāds īsti atbalsts. Nu, noteikti jūs pie skolotājiem iet vai pie psihologa iet, varētu parunāties un pacelt šo problēmu, bet tā kopumā viss ir diezko tā nosvērts. Ko es vēl varu minēt, mūsu skolā ir šīs programmas. Viena no programmām ir MOT, jā, kuru tu piemini. Tā ir no 7. līdz 9. klasē. Ir mūsu skolā jaunums no šī gada ir KIVA, kas tieši ir preventīvs darbs ar bullying gadījumiem dažādiem. Ir izstrādāta programma, kas palīdz, kā risināt, arī pašiem pedagogiem, kā risināt, un dažādas vēl stundas, klases stundas, kurās pedagogs var stāstīt par dažādiem mobbinga, bullyinga un vardarbības veidiem, kā risināt, kā mēs atpazīstam. Arī mums skolās ir tā kā jau pašā sākuma skolā ir sociāla emocionālās audzināšanas prasmes, apgūst bērni un neklusē. Neklusē ir arī, jūs esat dzirdējušas, noteikti klases stundās. Ir dažādas, kad bija sadarbības spēles un dažādas stundas par dažādām tēmām. Jā, tā kā, un arī tas, kad vēl ļoti, ļoti palīdzoši noteikti, es nezinu, kā cēs draudzīgajā ģimnāzijā, bet varētu būt anketas vai dažādi. Jā, varētu būt kaut kādas anketas. Vai ne? Noteikti ir kaut kāda atbalsta veida, bet nav tik ļoti centrāti, es teiktu. Jā. Mēs jau draudzīgi tāpat esam. Tas ir ļoti labi. Es vēlētos piebilst to, ka, laikam, es neesmu izdoši par datumu, bet mūsu skolā viņai gribēja ieviest paskastītes, kur tu vari anonīmi, protams, ziņot par kaut ko tu redzi, arī tam līdzīgu. Jā, tas būtu brīnišķīgs veids, kā uzzināt, lai nebūtu šis vārds sūdzēšanās, vai ne? Kā jaunieši varētu slepeni pastāstīt par to, kā viņš jūtas, kādi notikumi ir bijuši skolā. Jā, es domāju, tā ir ideja, ko vajadzētu ieviest vairākās pat vietās. Jā. Pēc jo anonīmi vienmēr ir vieglāk pateikt savas problēmas. Jā, un neklusē programmā ir pat aplikācija, kurā tu vari ziņot, ja tev dara kāds pāri. Un tas ir, man liekas, brīnišķīga iespēja. Šautauts. Citreiz upuri paši tiek galā, vai viņiem izveidos atbalsta komanda, un daudz arī ir runāts par to, kā atbalstīt cietušos, bet kā es vai citi skolas biedri var palīdzēt tam, kurš dara pāri. Noteikti šeit būtu jārunā, jāizstāv, jāieklausās, jāsauc pieaugušais palīgā, un ļoti, ļoti svarīgi ir sadarbība skolā starp pieaugušajiem, kā skolotājs, vecāks un bērns. Ļoti svarīgi, lai vecāki zinātu, kas notiek skolā, un bērnam būtu jāstāsta skolas situācijas, jāprasa, kā varētu rīkoties, un tas pats ir arī, ka skolotāji ar vecākiem varētu runāt, ja viņi ir kaut ko pamanījuši. Jo kādreiz bērns varbūt neizstāst, bet pamana pieaugušais. Jā, un tas šeit ir ļoti daudz gadījumu tādu, Jā. kad patiešām neviens īsti nepamana. Jā. Tad pēkšņi, tā kā pašiem skolāniem šeit, ka no nekurienes pēkšņi nokritas tā problēma ir. Jā. Bet izrādās ar visu to laiku bijusi kaut kas tāds. Jā. Un tā šeit tas ir labi, ka no daudzām pusēm apskat visas situācijas. Jā, un šeit būtu ļoti, ļoti svarīga šī sadarbība. Un ne tikai problēmu jau novest līdz tam, kad viņa ir jau krīzes situācijā, bet tiešām preventīvi strādāt un ieraudzīt pat mazās lietas, pamanīt vai runāt par to, jo no maza var izaugt pēkšņi liels burbulis, bulings, un pēc tam arī pats, ko mēs esam pieredzējuši sevišķi sākuma skolā, ka pats pārdarītājs pat nav sapratis, ka viņš dara pāri. Jā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad, kad sākam runāt par to, ka viņš īstenībā ļoti nožēlo
prasa piedošanu, un mēs ļoti, ļoti labi tiekam ar šo situāciju galā. Un nākamajā reizē jau redzam, ka viņi ir draugi. Ceļš sākuma skolā to var viegli pamanīt, ka šodien esam ienaidnieki un rītdien esam draugi, un tad atkal nākamajā dienā. Bet ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kā mēs šos konfliktus risinam, kā mēs runājam, jo arī kādreiz ikdienā mēs sastrīdamies, bet mums ir stratēģijas iemācītas vai prasmes iemācītas, kā mēs šo veicam, kā mēs runājam. Ja? Tas arī ir ļoti svarīgi ģimenē. Visa komunikācija, un tā šeit ir labi. Jā. Tas ir galvenais - izrunāties. Jā, Visam izrunāties. Jā. Un ja man dara pāri, es arī par to saku, arī draugam varu pateikt, hei, man šis nepatīk, tu man tā dari. Jo varbūt otrs cilvēks mums nav pamanījis, ka tas nav forši un komfortabli otram cilvēkam. Jā, tas ir svarīgi. Esam sastapušies arī ar to, ka skolotājs vairs nereaģē uz mūsu teikto, jo konflikti notiek katru dienu. Ko man darīt, ja skolotājs ignorē, bet es redzu, ka pārdarītais turpina iesākto? Jā, un bieži vien arī pieaugušie bulingu vai pārdarījumu nespēj definēt, ka tas tā ir. Jo kādreiz ir arī tā, kad paši pieaugušie ir bijuši upuri, un arī bērnībā cietuši no vardarbības, bet spēj tolerēt šīs situācijas un ir sadzīvojuši ar to, bet pēc tam pieaugušo vecumā ir grūti veidot attiecības un citas problēmas rodas. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi arī meklēt citu pieaugušo, stāstīt. Mums skolā arī ir forša medmāsiņa, kurai visu var izstāstīt, un mēs atbalsta komandu, esam psihologs, logopēds un metodiķis. Tā kā mēs ļoti, ļoti cenšamies un esam atvērti sarunām, un kas ir arī jāzina skolēniem, ka ja mēs akceptēsim šo vardarbību, viņa arī turpināsies. Tāpēc ir jārunā, jāstāsta. Tas ir ļoti svarīgi. Un stāstīt arī par to vecākiem. Kā jūs ieteiktu rīkoties, ja pārdarītājs būtu skolotājs? Jā, šis ir ļoti smags jautājums. Šeit būtu ļoti, ļoti svarīga loma vecākiem. Uzticēties viņiem, stāstīt un veidot šo sadarbību ar skolu. Skolā var vērsties arī ne tikai par skolotāju, bet arī, protams, pie direktoras, pie psihologa, pie atbalsta personāla. Un nākt uz skolu runāt par šādām lietām, jo ir dažādas situācijas dzīvē, kad arī varbūt skolotājs nav pamanījis, ka dara pāri. Un veidot šīs sarunas, sarunāties. Un, kas ir svarīgi skolā, ir šī labbūtība, lai visi labi justos. Jā, man ir bijis tāds atgadījums arī, kurā skolotājs patiešām, neteiksim, ka pārāk jauki uzvedas pret skolniekiem, pat kad skolnieki mēģina iepatikties šim skolotājam, bet kaut kas vienkārši vienmēr nav bijis. Un mēs pat taisno gājām, mēs savācām faktus, kas bija par to cilvēku, un nezinu, tur burtiski runāt diezko slikti par sievietēm. Vai, visādas lietas tur bija, kas vienkārši sakrājās kopā. Mēs savācām informāciju, kas bija, un mēs vienkārši aizgājām ar to informāciju pie vadības. Un tad mēs viņiem izstāstījām situāciju, viņi mūs ieklausījās par laimi, un ar laiku tas skolotājs uzzināja savas tās problēmas, ko viņš izrādījās raisīja mums visiem. Un ar laiku viņš saprata, ka tomēr vajag mainīties un parādīja izaugsmi, ka patiešām atkal komunikācija ir galvenā lieta. Un arī galvenais savākt faktus. Un tādus patiešām normālus nevar tur vienkārši teikt jebkuram skolotājam, kas vienkārši tevī neklausās, ka viņš ir kaut kāds slikts cilvēks. Un tad iet pie valdības teikt, ko Jā, jo šeit ir jāuzsver tas, kad mēs runājam par to rīcību, ne jau par personību kā tādu, ka tava rīcība man ļoti pašlaik nepatīk. Jā, ka šis nav forši, ka tu tā dari man pāri, vai tu mani komentē, vai dažādas tās situācijas. Jā, ļoti jāizvērtē situācija arī. Bet, ja tev sāp, pasaki. Un tad tu pasaki kaut vai savai klasei. Man tā šeit galvenā lieta ir izrunāties sākumā ar klasi, apsīties, kā pārējie jūtas, un tad var patiešām dabūt to te
jā, patiešām tā ir kaut kāda liela problēma, vai vienkārši tam cilvēkam vienkārši bija slikta diena. Vai, tieši tā. tur- Jā, tur jo skolotājs arī ir jāskatās. cilvēks. Jā. Un tā kā visi izaug, tā kā man tā šeit cilvēki nekad nebeidz augt. Tieši tā. Ka vienkārši sākumā izrunāties. Jā, saruna ir pats svarīgais. Un tagad ir sevišķi mūsdienās, ka mēs spējam atpazīt emocijas, kas agrāk varbūt netika tik ļoti runāts par to, kā es jūtos. Pirms daudziem gadiem varbūt ne tik ļoti nerunāja par šādām lietām vai par to pašu emocionālo mobbingu vai bullyingu. Jā, kad beidzot sāk runāt par to, kad svarīgi ir šī, kad es jūtos labi tur, kur es esmu, es mācos drošā vidē, es esmu drošā vidē, jo svarīgi arī tas, kas notiek mājās. Ar kādām es vēsmām esmu atnācis uz skolu. Tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc jūsuprāt bērni nevēršas pie vecākiem? Jā, šis jautājums noteikti būtu jāuzdod jums, kas varētu būt tas, kādēļ bērni kādreiz vilcinās vai baidās runāt ar vecākiem. Man šķiet, tā visticamāk varētu būt uzticība un kāda saikne tev ar viņiem. Ja tev ir tāda ļoti stipra saikne ar viņiem, ka tu tiešām viņam uzticies kādam no saviem vecākiem, tad visticamāk tu izstāstītu. Bet dažreiz ir tā, ka tu vispār baidies, kad vecāks pateiks kādam, pieņemsim, skolotājam vai pieņemsim, tava pārdarītāja vecākiem, un tev nepatīk domāt par to, ko viņš teiks. Vai viņš izstāstīs visai pārējai klasēji, un tu būsi pazemots, vai arī vienkārši viņš par tevi smiesies to, ka tu pateici saviem vecākiem, un ka tu esi sūdzam bībele, un ka tas ir bērnišķīgi. Te man šķiet, varbūt dažreiz tādēļ tu pat nepadomā, kādēļ tu negribi stāstīt. Bet, jo tu paskaties uz iemesliem, tu saproti to, ka kāpēc es negribētu stāstīt. Ja man tiešām nepatīk, ko viņš dara, un kad es vēlos, lai tas apstājas, kad, ja tās ir sekas, es varētu paciest to. Ja viņš kaut vai izsmies man par to, tad, jo es zinu to, ka tas izdarīt, mana rīcība bija ļoti pareiza. Jā, bet šeit būtu būtiski arī tas, vai šīs sarunas ģimenē ir ikdienišķas. Ja runāt par to, kā es jūtos, vai ne? Jā, man šķiet, tas ir ļoti svarīgi arī, vai tev vecāki vispār par to runā, un vai viņi tev izskaidro tās lietas, kad tu droši vari nākt pie viņiem, ja tev ir kādas problēmas. Jo daži vecāki vienkārši nepievērš to uzmanību, to, ka viņi nav iedrošinājuši savu bērnu, to, ka viņi var nākt ar savām problēmām pie viņiem. Jā, un šeit būtu ļoti svarīga vecāku loma. Iedrošināt, kā tu arī teici, runāt par šādām lietām, brīvi runāt par šādām lietām. Un varbūt neizmantot šos vārdus, ka tā ir sūdzēšanās vai kaut kas apkaunojošs, bet tiešām sarunāties, runāt un palīdzēt viens otram. Paldies par klausīšanos! Paldies! Paldies! Paldies!